Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Šīs ir vēstījums īsi par galveno. Īsi par galveno. Īsā veidā, īsā laikā pateikt stiprinājumu vārdus tev šodien, šai dienai, lai tu vari iet un lai arī es varu iet jaunā dienā ar uzvaras apziņu. Un šodien man ir kāda īpaša rakstu vieta, man ir pat liecība par šo pantu. Un tas ir no 2. vēstules Timotejam 1. nodaļas, bet vispirms es pastāstīšu savu piedzīvojumu. Tad, kad es šo pantu dzirdēju, ja nekļūdos, tas bija no Džoisas Maieres svētrunām, manam jaunākajam dēliņam bija nepilni 2 gadi. Un bija tāda situācija, ka viņš ezerā gāja ūdenī, jo dziļāk, jo labāk. Bet vanna viņam nepatika, un bija kārtējā vannošanās reize, un ūdens bija ielaists vannā tik, cik vajag lielajā vannā, un viņš ne par ko negribēja iet tai vannā. Un tad, es likos mierā, ķēros pie virtuves darbiem, atceros tajā brīdī mizoju kartupeļus vakariņām, un mizodama kartupeļus, es izrunāju. Es neteiktu, ka es to baigi pasludināju. Es izrunāju vārdus, ka Dievs mums nav devis bailības, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Atkārtoju otrais šo pantu un mizoju savus kartupeļus tālāk, un mans 2-gadīgais dēliņš pienāk pie manis un saka, mamīt, ejam vannā. Un tas darbojās. Tas man bija milzīgs pārsteigums. Protams, es visu metu pie malas, izmantoju iespēju. Un viss bija brīnišķīgi. Tā ir 2. vēstule Timotejam 1. nodaļa 7. pants, kur ir teikts, ka jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības, jeb kā citos tulkojumos, veselā saprāta garu. Ar šo pantu es varu iet jebkurā situācijā, lai uzvarētu savus atmiņas zaudējumus vai kādas citas, ir lietas, kas mums gadiem ejot, sātans piemet mums klāt. Tāpēc šīs dienas apliecinājums skan šādi. Man ir spēka, mīlestības un veselā saprāta gars. Es nebaidos, jo man ir Dievs devis spēka, mīlestības un veselā saprāta garu. Katrā ziņā arī tas man ir sev katru dienu jāatgādina, lai es būtu stipra tai kungā un viņu varenajā spēkā, lai nekāds ļaunums man nenotiktu un nekāda nediena netuvotos manam namam. Dzīve Dieva vārdā, dzīve Dieva patiesībā dod mums spēku iziet cauri jebkam. Dievs nav paredzējis, ka mēs ejam cauri ielajām nokārtu galvu un nodurtu degunu raudādami. Viņš ir ar mums, un viņa spēkā, ar viņa vārdu mēs varam pārvarēt visus šķēršļus, visas problēmas, ko mūsu dzīvē piesviež vēlns. Būsim gudri, lietosim Dieva vārdu un pateiksimies viņam par to, ko viņš mums ir devis un ko viņš dara mūsu dzīvē. Tēvs, es tev pateicos par jaunu Dieva žēlstības dienu. Es tev pateicos, ka arī šodien tu man esi devis vesela saprāta garu, spēka un mīlestības garu, ka es varu iet pār kalniem, es varu uzvarēt visas problēmas un visus šķēršļus tavā spēkā, Jēzu. Es pateicos tev, kungs, ka tu man esi devis mīlestības, savaldības, veselā saprāta garu, ka no tā es varu smelties un nebaidīties. Tēvs, es pateicos tev, ka arī šajā dienā tu pašķir mūsu roku darbu, pašķir to un svētī. Es tev pateicos, ka tu mūs svētī, ka tu mūs dziedini un atjauno, jo tāds tu esi, Dievs, mīlošs un gādīgs. Tāpēc tev vienīgajam slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.